Vilcienu kustības organizēšanas pamatā ir vilcienu kustības gada grafiks, kura maiņa notiek pusnaktī no decembra 2. sestdienas uz svētdienu, šo mirkli nosacīti apzīmējot ar X. Izstrādājot vilcienu kustības gada grafiku, iespēju robežās tiek apmierināti visi pieprasījumi pēc infrastruktūras jaudas. Infrastruktūras jaudas pieprasījumi tiek iesniegti ne agrāk kā 12 un ne vēlāk kā 8 mēnešus pirms vilcienu kustības grafika maiņas. Latrailnet izskata arī novēloti iesniegtos pieteikumus, kas iesniegti līdz tīkla pārskatā noteiktajam termiņam. Jaudas pieprasījumi tiek iesniegti rakstveidā vai izmantojot jaudas pieteikšanās sistēmas elektronisko risinājumu Latrailnet portālā. Latrailnet turpina pieņemt jaudas pieprasījumus no novēlotiem pieteikumu iesniedzējiem līdz tīkla pārskatā noteiktajam termiņam. Vilcienu kustības gada grafika un jaudas sadales plāna projekti tiek izstrādāti un publicēti vismaz 5 mēnešus pirms grafika spēkā stāšanās. Par publicētajiem vilcienu kustības gada grafika un jaudas sadales plāna projektiem tiek izsludinātas konsultācijas ar infrastruktūras jaudas pieprasītājiem un citām ieinteresētajām pusēm, lai mēneša laikā saņemtu to viedokli par grafika ietekmi uz pārvadājumu pakalpojumiem. 3,5 mēnešus pirms vilcienu kustības gada grafika spēkā stāšanās, Latrailnet pieņem lēmumu par infrastruktūras jaudas sadali, pamatojoties uz savlaicīgi iesniegtajiem jaudas pieprasījumiem tīkla pārskatā noteiktajā termiņā. Novēloti iesniegtu jaudas pieprasījumu pieņemšana tiek pārtraukta 3 mēnešus pirms vilcienu kustības gada grafika stāšanās spēkā. 3 mēnešus pirms vilcienu kustības gada grafika stāšanās spēkā tiek sadalīta infrastruktūras jaudas daļa, kuru nepieteica savlaicīgi jaudas pieprasījumu iesniedzēji. Latrailnet apstiprina infrastruktūras jaudas sadales plānu nākamajam sadales periodam 2 mēnešus pirms vilcienu kustības gada grafika stāšanās spēkā. Mēnesi pirms vilcienu kustības gada grafika stāšanās spēkā, Latrailnet pielāgo iedalītos vilcienu ceļus un atjaunina vilcienu kustības gada grafika projektu, lai nodrošinātu efektīvu infrastruktūras izmantošanu. Vilcienu kustības gada grafiks stājas spēkā pusnaktī no decembra 2. sestdienas uz svētdienu.